Meitenēm devāmies Vecrīgā, lai atrastu kādu suvenīru veikalu. Dodoties iekšā, bijām sagatavojuši pavisam vienkāršus jautājumus, kur mums palīdzētu izpildīt šo uzdevumu. Jāsaka, ne visi pārdevēji piekrita intervijai, taču tie, kas piekrita, atbildēja ar vislielāko prieku. Tās preces, ko visvairāk pērk, teiksim, pie jums, kas ir, Rotas lietas. Rotas lietas, jā. Viss skaidrs. Un tieši ārzemnieki? Ārzemnieki ir tā, viņiem tas kā suvenīri, varbūt arī kaut kādas cenas ir noteicošais jau, vismaz 2 gadus jau ir tā, ka nav tā man to, bet cik tas maksā? Skaidrs. Un cik apmēram dienā cilvēki iestaigā pie jums un kaut ko nopērk? Tā, plus mīnus. Ir arī dienas, kad varbūt kaut ko nenopērk. Jā, protams, ka ir, un ir dienas, kad to. Bet, tu nevar pateikt. Ja mēs zinātu, mēs varētu atnākt uz stundu. Arī fakts. Mēs nebūtu jāstrāv no 9 līdz 7, jā? Vai šie pircēji ir pieklājīgi, vai varbūt ir? Pircēji ir tāda, very nice. Es teicu, lielāku lambārdu, es nezinu. Tad viņi tā, saka, validolu. Nē, to, ka viņi iet uz apkārt skatās un saka, ļoti skaisti, jā, nekur tādu nav redzējuši. Bet cilvēki ir vairāk brīvdienās, ne? Nē. Jo tie, kas brauc, tā kā šodien bija tas kruīzes, pirmais lielais kuģis, viņiem nav dienas. Viņi ir šeit vai viņi nav. Bet, tā pa lielam, man liekas, tā vēl tā galīgā sezona ritīgā nav. Un kā ir jums ziemā? Jums kaut kāds biznesiņš arī kaut kur vai šeit? Mēs šeit stāvam cauru gadu. Dodoties tālāk uz nākamo veikalu, arī tur mūs uzņem ļoti laipni un atbild uz jautājumiem. Cik apmēram diena ir daudz cilvēku šeit? Atkarīgs no dienām. Dažreiz nāk kuģi, dažreiz brauc autobusiem. Tas nav atkarīgs tādās. Bet darba dienās ir vairāk ne brīvdienās? Nevar, nav tā konkrēta diena, jā. Un ir vairāk turistu vai vietājiem? Turistu. Vietēji vairāk nāk uz tādām kā nacionāla brīvdiena 18. novembris, un pastaigāties arī sestdienās, svētdienās, kad sūtās laisti, ka iekļūst laiši un paskatīties. Un kā ir ziemas sezonā, jūs arī atvērti šeit, vai ne? Jā. Un kā tad ir? Kad ir lielāks pieprasījums? Vasaras sezonā vai? Protams, ka vasarā, ziemā arī periods, īpaši pēc jaunā gada, kad Krievijā pēc 10-20, tad ir diezgan labi. Tā galā, labāk ir vasarā. Kas ir tāda ejošākā prece? Kārtiņas magnēti. Kā jau iepriekš minēju, ne visi suvenīru veikalu darbinieki vēlējās atbildēt uz mūsu jautājumiem. Taču galu galā uzdevums paveikts.